Atslēgu ģimene no Siguldas pirmsvētku vakarā sēdās ģimenes busiņā un sapucētos bērnus veda uz jaungada pasākumu VEF kultūras pilī. Mazais dēlēns Emīls apbēra tēva simtiem jautājumu par Ziemassvētku vecīti, no kurienes viņš ieradies un kādas būs dāvanas. Trīcošām sirdīm vecāki turēja īkšķus, lai pirmā tikšanās ar salatēvu paliktu bērnu atmiņās kā neaizmirstams piedzīvojums. Biletīti maksāja 10 latus, tur bija aprakstīts, ka būs rotaļas un ludziņa un kaut kāda pārsteiguma visādi. Kas it kā rakstiski tas viss apmierināja. Nedaudz satraukumu un raizes vecākiem radīja piebilde, ka pasākums būs tulkots. Ieraugot sulītos pasaku tēlus, lapsu, Sniegbaltīti un Sniegavīru, tēvs un māte bijuši nepatīkami pārsteigti. Tā lapsa diezgan tāda, tas pasaku tēls bija tāds panēsāts diezgan, vai nogurus tālu ceļu briedot vai kas, bet vizuāli diezgan šausmīgi izskatījās, un tā Sniegbaltīte tur bija rakstīts tā kā moderna bija būšot, ja, kaut kāda varbūt tāda arī jāizskatās modernai Sniegbaltītei, bet diezgan tāda pagurusi izskatījās. Vienīgais, kas tur bija tāds aktīvākais, tas bija tas Sniegavīrs. Skaļām ovācijām zālē ienācis salatēvs, taču atslēgu bērni skatījušies vaļajām mutēm un brīnījušies. No vecīša teiktā mazie nav sapratuši ne pušplēsta vārda. Beidzot ieradās ar salavecis ilgaidītais, ja, kurš vispār tikai krieviski runāja, viss tā eglīša iedegšana arī notika krieviski, ja. Tur jolačka garī, ja. Mēs, protams, cik varējām, tik tulkojām bērniem. Taču tas vēl nav viss. Salavecītis dāsns un labestīgs šķiet ir tikai filmās un citur, tikai ne šajā pasākumā. Šo bārdaino vīru neesot interesējuši ne mazuļu dzejolīši, ne arī dāvināšanas prieks. Pats lielākais šoks bija par to skopo salaveci, kurš pat beigās, viss kā jau parasti tas Ziemassvētkos ir līdz šim bijis, ja, kad tomēr kādu paciņu iedod, ja. Un beidzās ar to, kad prasījām, kas te būs, viss, varat iet mājās, jā. Tautas balss savām acīm gribēja redzēt skopo veci vaigā, kurš par 10 latiem nedod pat vienu konfekti. Tāpēc dodamies uz vakara pasākumu. Guntis gan minēja, ka lapsa izskatījusies pamatīgi sagurusi, taču šķiet, ka vakara programmā lapsa bija tā nodzinusies, ka aizmirsusi, ka liela daļa divgadīgo bērnu nesaprot krievu valodu. Pasākumu vidū pamanām, ka vairāki vecāki ar savām atvasītēm virzās uz izējas pusi. Izrādās, ka mazajiem ir garlaicīgi. Jūs paciņu gaida? Gaidījām, bet nedabūjām. Jūties vīlušies? Jā. Kā jūs vērtējat, vai 10 lati ir atbilstoši cena šim pasākumam? Es domāju, ka ne. Вообще я была предупреждена, что не будет подарка, но за такие денежки мне хотелось немножко поинтереснее саму програмmu. Nav vērts, jā, jo parasti, kā es esmu dzirdējusi, mana draudzene bijuši Eglīte, un viņai tur bija dāvanā klāt un viss kaut kas, bet, te vispār pa stundu vienkārši pavadīt laiciņu, tā bērns maziņš, tā kā viņš tur paskrāja un visu, un aizgājām prom. Jūs divas bērnus atvedāt, tad jau jums 20 lati izmaksāja. Bez paciņām. Viens jau apraudājās. Par ko apraudājās? Par to, ka nav dāvanas. Bērniem konfektis, vismaz vienu konfekti būtu iedevuši. Tas jums pasaka, kā. Bet jūs nevarat kaut vienu konfekti iedot katram bērnam pie salaveča. Tur problēma. Tad jūs nemāk vispār organizēt pasākumu. Uztaisiet labāk. Nekāda problēma. Uztaisiet labāk. Jā. Uztaisiet labāk. Konfektes bērniem gan izpalīdzīgi piedāvā kāds jauneklis pie izejas durvīm, tirgojot paciņu par 2 latiem. Jūs pats tirgojat vai kāda vārdā tirgojat? Pasākumu organizatori ir Sijā Stars Latvija.
Firmas pārstāve Anželika Ture satraukti skraida no viena stūra uz otru, lai mierinātu sadusmotos vecākus. Pasākuma afišā gan bija pieminēts, ka bērnus sagaida interesantas rotaļas un pārsteigumi, taču pati organizētāja diemžēl pati nezina, ko sasolījusi. Nu, tur bija rakstīts pārsteigums, bet kas tad ir šis pārsteigums? Nu, tā tie jau. Tai aprakstā ir rakstīts, ka pārsteigums sagaidīs bērni. Bet kāds pārsteigums? Es paņemšu to tekstiņu, to izlasīšu, kas tur bija rakstīts. Anželika aizbildinās, ka nav laika sarunai un mūk. Es nevaru pagaidām ar jums runāt, man vajag pagaidīt cilvēkiem, es ļoti atvainojos. Taču Tautas balss neatlaidīgi seko pa pēdām, lai saņemtu atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Kas ietilpst šajos 10 latos, ja jau reiz biļete ir tik dārga? Protams, spēles ar bērniem, tas pasākums, ja? Ka mēs visi sanākam kopā šajā svētku dienā, mēs visi spēlējamies ar sniegbaldīti, ar sniega vīru, atnāk salavecis, ja? Mēs kopā pavadām ļoti labu laiku. Vai šajos 10 latos tomēr nevajadzēja arī dāvaniņu iekļaut? Jā, protams, man šķiet, ka vajadzētu. Tas nozīmē, ka es labprāt viņu iekļautu, ja kāds mums palīdzētu un kāds arī sponsorētu mūsu lietu, piemēram. Vecākiem bija pretenzijas, ka salavecis ne vārdu latviešu valodā nerunā. Šeit bija arī latviešu bērni. Jā, bija latviešu bērni. Kā jau es teicu, ja, šie pasākumi nenotiek ļoti bieži, tāpēc, ka bērni ir ļoti maziņi. Tā kā bērni ir ļoti maziņi, zālē mēs arī nevaram savākt diezgan daudz cilvēku. Tāpēc maksimums mums bija 100 cilvēku paredzēti. Ja? Mēs skatījāmies, kādi bērni bija vairāk. Latviešu bērni, krievu bērni, ja? Un tā mēs arī centāmies arī pieturēties pie tā visa. Tā sanāca, ka krievu bērni bija, diemžēl, vai nediemžēl bija vairāk, ja? Jā, bet ir bērni, kuri tā kā salavecis iedomājās un grib ar viņu sazināt. Es viņi nesaprot, ko salavecis runā, bērni nesaprot. Jebkurā gadījumā bija sniegbaldīte, kurai vienmēr varēja palīdzēt tiem bērniem un pārtulkot. Anželika gan dievojas, ka nepazīst tos cilvēkus, kas pie durvīm tirgo paciņas. Tie esot kaut kādi cilvēki no kaut kādas labdarības organizācijas, kas gan ir maz ticams, jo pamanījām, ka sieviete ar svešiniekiem draudzīgi sarunājas, kā ar labiem paziņām. Acīm redzot, pirms vest savus bērnus uz kādu pasākumu, sīki un smalki jāievāc informācija par organizētāju iepriekšējo darba pieredzi un atsauksmēm. Par Sijā Stars Latvija internetā nav atrodama nekāda informācija. Saiva Luste, Tautas balss.